Bet mūsu pēdējais stāsts šovakar ir par iedzīvotāju strīdiem ar dzīvojamo nama apsaimniekotāju. Piemēru šīm sarežģītajām attiecībām Latvijā patiešām netrūkst. Vēl šonedēļ privātais Rīgas nama apsaimniekotājs Māju servis paziņoja, ka vēlas atteikties no 32 ēku apsaimniekošanas, kurām vēl nav pievienota apkure, un atdot tās pašvaldībai. Skarbas cīņas šajā frontē notiek arī ārpus Rīgas. Šoreiz mūsu stāsts ir par kādu namu netālu no Rujienas, kur iedzīvotāji aiz izmisuma izvēlējušies visai netradicionālu un ne īsti likumīgu risinājumu. Ar nepieslēgto apkuri un apsaimniekotāju cīnās arī šīs mājas iedzīvotāju Rujienas pusē. Māja pieder valstī un tās apsaimniekošana, tāpat kā vēl apmēram 40 nami Vidzemes pusē, nodota firmai Sia Inviana. Iedzīvotāji ar apsaimniekotāju ir nemierā, jo par viņu maksāto apsaimniekošanas naudu nekas netiekot darīts. Mēs paši remontējam ūdensvadus un pērkam sūkņus un viss, kas te mums ir vajadzīgs, bet neviens mums nav palīdzējis. Nama iedzīvotāji sākotnēji cītīgi firmai Inviana par apsaimniekošanu maksājuši. Tomēr pēc gada konstatējuši, ka par viņu samaksātajiem gandrīz 4000 latu firma neko nav darījusi. Atskaites rāda, ka visa nauda aizgājusi firmas administrācijas izmaksām. Tad iedzīvotāji izlēma apsaimniekotājiem vairāk nemaksāt, vāc naudu paši un paši savu māju remontē. Īsti legāli tas laikam nav, ka jūs paši vācat naudu un paši apsaimniekot. Legāli tas nav, bet mēs esam lūguši gan palīdzību, gan atsevināt mūsu no šī apsaimniekotāja, kurš neko nedara. Absolūti nekāda reakcija nav bijis. Mēs neredzam citu izēju, jo mums plūst un tā tālāk. Mums zāli ir jāpļauj, ja? Mēs šeit dzīvojam. Un ja 2 gadu laikā cilvēks netur pa vajadzību atbraukt, mēs neredzam izēju. Mēs neredzam izēju no šī strupceļa. Tomēr firmas pārstāvji tik viegli negrib padoties un savu naudu cenšas no iedzīvotājiem iegūt, pat ar draudu palīdzību. Inviana mēģina tā kā jūs piespiest maksāt šobrīd? Jā, tieši tā, ar draudiem. Jā, draudiem, visiem ir draudēts, ja? Viņi biedē mūs. Ko tu viņi saka tā? Viņi saka, jāmaksā viņai ir. Te jau bija tāda, ka atbrauks ar melnām jakām, vai ne, un tad jūs redzēsiet tur visādi. Pilnīgi tā? Jā, man bija gandrīz ātrā palīdzība jāsauc mātei. Sabijās māte. Nu, kā tā? Pavisam nesen Invianas pārstāvi vairākos dzīvokļos bez kāda projekta vai saskaņošanas atzāģējuši radiatorus. Daži gan par to priecīgi, jo apkura ziemā šeit esot dārga. Siltumu šai ēkai nāk no blakus esošā valsts sociālā aprūpes centra Vidzeme, kas piedraudējis atslēgt arī ūdeni un kanalizāciju. Nama iedzīvotāji ir satraukušies un zvana firmas Inviana vadītājai Dzidrai Mintikai. Labdien, Mintikas kundze! Labdien! Te no Jēra pagasta Rūjmalām traumaka traucē. Kas būs mums ar kanalizāciju un ūdeni, jo mums arī to draud atslēgt? Neviens neko jums nedraud. Draud gan, mēs saņēmām vēstules. Tā, jūs esat saņēmuši vēstules, tas jums atkārto. Ja reiz ir viens līgums, tad arī ir otrs līgums. Nesatraucaties, jā, šīs lietas tiks sakārtot. Nu, es ceru, jā. Es tā ceru, ka jūs tur nemaistīsieties iekšā, jā, šajā procesā, visā tajā. Nama apsaimniekotāja Inviana direktore Dzidra Mintika no intervijas de facto atteicās. Tomēr vairāk nekā 15 minūšu garā telefonsarunā mums tā arī neizdevās noskaidrot, ko īsti apsaimniekošanas firma ir darījusi par savulaik no iedzīvotājiem iekasētajiem gandrīz 4000 latu un kāpēc iedzīvotāji no tā visa neko nav pamanījuši. Ziniet, cienītā kundze, jebkurā gadījumā, jebkurā gadījumā jūs varat savu veidot pārraidi, bet pēc ieskatiem es jūs atļauju šo te darbību veikt. Mintika liek saprast, ka žurnālistiem nav ko jaukties viņas lietās iekšā un aģentūra viņu kontrolējot un ar viņas atskaidēm esot apmierināta. Dodamies to skaidrot uz Latvijas privatizācijas aģentūru, kas Rūjmalu māju pārņēmusi no pagājušajā gadā likvidētās būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūras. Mintikas kundze apgalvo, ka ar viņas darbu aģentūrā visi ir bijuši ļoti apmierināti un viņas atskaites visus ir ļoti apmierinājusi. Es gribu noskaidrot, vai tas tā bija gluži tiesa. Nu, ir jau labi, ka pārvaldnieks ir kaut kur arī pašapzinīgs, ja, ka viņš tās domā par sevi labi. Bet es domāju, ka nebūtu mājokļu aģentūrā, nebija visi apmierināti ar Sia Inviana darbu. Tāpat kā arī privatizācijas aģentūrā, mēs tomēr lielā mērā neesam apmierināti šo pārvaldnieku darbību. Visticamākais, ka tuvāko mēnešu laikā gan ar Sia Inviana, gan daudziem citiem valsts īpašumā esošo dzīvojamo namu apsaimniekotājiem, par kuriem arī ir nemazums sūdzību,
privatizācijas aģentūra līgumus lauzīs, jo ir iecerē atteikties no daudziem maziem apsaimniekotājiem un izvēlēties vienu vai dažus lielus valsts īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldniekus. Patreiz šāds iepirkums tiek gatavots. Es patreiz pats strādāju pie konkursu nolikuma. Un acīm redzot, kad vēl šī gada laikā tāds iepirkums varētu notikt. Vai tas atrisinās valsts īpašuma apsaimniekošanas problēmu, to neviens šobrīd neņemas apgalvot. Tikmēr Rūjmalas māju iedzīvotāji var cerēt, ka viņu nīstajai firmai Inviena tomēr izdosies vienoties par apkurs pieslēgšanu ar sociālās aprūpes centru. Bet pagaidām iedzīvotāji turpina salt.